Sveicināti skatītāji, sveicināti klausītāji mūsu kārtējā pārraidē, kas veltīta Jēzus līdzībām. Šī jau ir 5. pārraide, un mēs šajā reizē ielūkosimies līdzībā, kas ir aprakstīta Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā un ir pazīstama kā ļoti populāra līdzība, kas izmantota dažādos mākslas darbos, gleznās un arī citādos veidos ir labi zināma. Un gribētu sākumā jūs iepazīstināt ar maniem šīs reizes sarunbiedriem. Tas ir mācītājs Uldis Liepiņš. Prieks tikties. Un adventistu Latvijas draugu savienības bīskaps Vilnis Latgals. Labdien. Es ceru, ka mums būs šodien interesanta saruna, jo tā ir līdzība par pazudušo dēlu. Šī līdzība tā tad ir uzrakstīta Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, un tā ir šajā te 3 līdzību savienojumā, kas tur ir kā noslēdzošā. Šīs 3 līdzības, kā mēs secinājām, visas runā par to, ka kaut kas ir pazudis, un pirmajās 2 līdzībās šis pazudušais tiek meklēts, bet šī līdzība par pazudušo dēlu atšķiras ar to, ka meklēts īsti netiek, bet pats atrodas. Kā tas notiek, par to mēs droši vien vēlāk arī pārunāsim, bet iesākumā tā tad līdzība. Kādam vīram bija 2 dēli, stāsta Jēzus. Jaunākais no tiem sacīja tēvam: Tēvs, dod man īpašuma daļu, kas man pienākas, un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies, viņš sacīja: Cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam: Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja: Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: Ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris, un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis, un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Mēs šeit apstāsimies pie šī panta, lai gan līdzība turpinās tālāk, jo uz skatuves, teiksim tā, parādās vēl arī vecākais dēls. Bet vispirms par šo jaunāko dēlu. Nedaudz varbūt sākumā par šīm te detaļām. Tātad stāsts sākas ar to, ka jaunākais dēls saka tēvam: Dod man īpašumu daļu, kas man pienākas. Ko tas nozīmē? Kā jūs saprotat šo dēlu vēlmi? Kā mēs to varam izskaidrot vai iztulkot? Cik šī vēlme varbūt arī bija nozīmīga? Kā tā izskanēja paša tēva ausīs? Protams, mums nākās ieiet tajā laikā, kad Kristus dzīvoja. Un tur bija savas tradīcijas, savu likumu un savas arī nostādnes. Un tieši šī epizode, kur ir dēls un tēvs un manta, ļoti izceļ tēvu. Tēvs ir no tāda veida tēviem Izraēlī, kurš bija ļoti krietns, ļoti godīgs un ļoti tāds, līdz galam tēvs, kurš par saviem bērniem atbild un domā. Viņiem bija tā, kad mant dalīja lūksādu vecāku, viņa visas mantas lietas nokārtoja pirms viņa aiziet no dzīves, bet, protams, viņi arī to nedarīt.
bija vecāki, kas to nedarīja. Un tieši šāda attieksme, ka tēvs ir pret bērniem ļoti, tiešām no savas puses labāks vairs nevar būt. Tā kā pirmais izceļ tēva labumu. Vai dēls ir labs? Lūk, šeit rodās liels problēmas, jo kaut kas tāds Izrēlī, kad bērni iet tēvam, vecāki ir pieprasīt kaut ko. Tēvs pats tā darīja. Vecāki paši to darīja. Tēvs sevišķā veidā Izrēlī, bet vai bērns iet prasīt? Tas ir drusku problemātiski. Tā kā dēls jau pašā sākumā viņš jau ir problēma ģimenē. Bet viņš pats sev nav problēma. Jo viņš zina, kāda dzīve viņam jādzīvo, viņš zina, kas viņam pienākās, un tas man tagad būs, un es tagad dzīvošu. Bet vai nevarētu domāt, ka šeit patiesībā dēls tā kā prasa mantojumu savu tēvu? Jā, tas bija mantojums. Tas bija sadalīts kā mantojums. Tad tas nozīmē, ka dēls steidzās notikumot pa priekšu. Nav īsti, bet viņš pats bija ļoti pārliecināts, ka viņš dzīvi redz tā, kā redz. Tēvs neredz visu tik labi. Viņam atsimredzot bija apnikuši tās tēva augstās ētikas tādas normas. Viņš redzēja savu dzīvi, kāda ir. Es zinu, ko es gribu, es zinu, ko man pienākās, es ņemšu. Citiem vārdiem viņš rīkojās, viņš esot izaudzis, viņš pats savu dzīvi viņam pilnīgi savās rokās, pretēji tam, ko varbūt tēvs gan mācījis, gan vēlētos. Jā, es saprotu, ka mūsdienās jau pat mantojuma lietu kārtošana ir tāds diezgan delikāts jautājums, kad vecākiem ir jāraksta šie mantojuma dokumenti, un it kā jau dzīvam esot jādomā par to, kā tas būs, kad viņi vairs nebūs. Bet es saprotu, ka šeit tā no jaunākā dēla ir diezgan tāda sāpīga uzdrīkstēšanās priekš tēva, kur viņš būtībā ar šo savu rīcību netiešā veidā pasaka, es nevaru sagaidīt, ka tu nomirsi vai kaut ko tam līdzīgu. Viena maza detaļa ir. Tur tā līdzībā iznāk tā, ka viņš netiek nemaz pie tās mantas dēls. Viņam vajadzīga ir tēva piekrišana. Tāpēc viņš iet pie tēva un saka, jo viņš nemaz netika tam klāt. Bet šeit ir tā tēva unikums, ka viņš tomēr piekrīt, un dažiem tā ir problēma tagadījā laikā. Tad faktiski tā ir tāds, varētu teikt, priekš tēva ļoti sāpīga pieredze. Protams. Ļoti sāpīga. Jā, par šo situāciju es domāju, es lasīju vienā no angļu tulkojumiem, tur parādās tāda nianses, kad jaunākais dēls saka, tēvs dod manu mantas daļu, kas man pienākās, kamēr tu dzīvs esi. Tas, ko Ģirds arī sacīja, kad ar tādu nedelikātu pieeju mēs redzam, kad arī mūsdienās, teiksim, varbūt jūs arī pazīstat kādus brīnišķīgus vecākus, kuriem bērni nav tik delikāti un tik brīnišķīgi kā šie vecāki. Un tad reizēm rodās pat tāds jautājums, kur tādā ģimenē tādi bērni var rasties. Bet mēs saprotam, ka katram cilvēkam ir savs dzīves ceļš, un šeit arī atklājās šī, varētu teikt, nepaklausīgā dēla no ērkšķiem klātais dzīves ceļš. Tātad dēls nodara sāpes ar ne tikai to, ka viņš aiziet, bet viņš aiziet un varētu teikt, ka tā ir tāda viņa izpratnē šķiršanās uz visiem laikiem. Viņš šķirās no tēva ar savu mantu, dodās prom ar domu, ka viņš vairs nekad neatgriezīsies. Un tagad viņš ir uzsācis pastāvīgu dzīvi, bet mēs redzam līdzībai ritot uz priekšu, ka viņš šo laiku pavada diezgan savdabīgi. Un beigās viņš ir visu iztērējis. Un tad vēl te ir tāda nelaime, kas, kā jau dzīvē tas notiek, ja kādas nelaimes sākās, tad ir nelaimju ķēde, un šeit vēl izceļās tajā zemē bats pie visa tā, un viņš ir nonācis pie, mēs šeit lasījām tālāk, cūku silis. Vai tam ir kāda nozīme, kā jūs domājat, tajā kultūra vēsturiskajā kontekstā, kad šeit tieši ir šie dzīvnieki pieminēti? Izrēliešiem vispārībā tas ir nešķīstais dzīvnieks un kaut kas galīgi. Citiem vārdiem tas dēls ir ticis kaut kur tādā vietā. Tikko ļoti labi un tas sacīja, tas ērkšķu ceļš, kāds viņam ir, jo tā ir viena neveiksme, neveiksme. Viņš ar milzīgi, viņš laikam uzskatīja tā, veiksme viņam ir bijusi, ka viņš no tēva dabūja mantu. Veiksme bija tā, ka draugu uzradās daudz, kur to mantu pret kopā ar viņu draudzīgi izlietot ātri.
un viss bija veiksmīgi. Bet neveiksmīgi kaut kā pats, kāpēc tā vispār notika? Izskatās, ka viņš lāgi nesaprot to. Un kad tas bats vēl nāca, pa ko? Man taču tik labi bija viss, vai ne? Tā kā tur izskatās, ka tas cilvēks ir tiešām tādi, kā mēs esam. Mēs neatcam, ko mēs darām. Mēs esam ļoti pārliecināti par to, ka tas, ko mēs darām, tas ir vislabākais. Un mēs nevaram saprast, kā var būt tik sliktas sakas. Jā. Nu šeit varbūt tiešām jāņem vērā, ka tas mantojums nebija mazs, viņš nebija tāds niecīgs, tāds, kur varbūt dažām dienām pietika varbūt šīs mantas, jā. Bet kad mantojums bija bagātīgs un tas viņa straujais lejupceļš, ja mēs to tā varētu raksturot, viņš patiešām nonāca, kā tu Ģirds sacīja, tādā traģiskā vietā, jā, priekš tāda ebreja jaunekļa, Lērziem lietot tādu terminu pie sasistas silas, bet šeit nav sasistas sila, bet šeit ir cūku sila. Un pat tik tālu, ja, kad viņš ir gatavs ēst cūku ēdienu, bet viņam to pat neļauj. Jo to sila viņam bija sasista. Priekš viņa bija sasista. Priekš viņa bija pilnīgi sasista. Un tas ir tas, ja, kad es šo līdzību lasīju pirmās reizes, tad man tieši tas viņam pat cūku ēdienu nedēva. Ja? Kur vēl zemāk? Ko vēl var trakāk iedomāties? Tā ir pati sliktākā situācija. Tad faktiski līdzība cenšas mums ainot šo dēla stāvokli kā zemākā situācijā un visnelaimīgākā stāvoklī, bezcerīgākā situācijā nonācis cilvēks, kurš ir pilnīgi aizgājis prom no jebkā, kas ir šajā pasaulē cienīgs. Es domāju, ka tur ir druscītiņ tāds moments, kad daži nesaprot, ka pats cilvēks jau šo dzīvi var sabojāt. Un viņš ir tāds ļoti populārs savas dzīves bojātājs. Pirmkārt, viņš ir pilnīgi nenovērtējis attiecības ar tēvu. Viņš to mantojumu uzturēja augstāk nekā pašu tēvu un attiecības ar viņu. Tad pēc tam ir draugu izvēle, nesaprātīga. Tad visa tā attieksme pret materiālām lietām, viņam visu laiku ir tāda nesaprātīgums. Un cilvēkam ļoti grūti ir atzīt reizēm, kad dzīvē viņš ir ārkārtīgi daudz, mēs vienkārši muļķības izdarījis. Un tā ir grūta lieta, bet viņš šai ziņā ir tāds paraugs tam, kas šodien notiek, jo šodien tieši tā ir kaut kāds tāds vieglais skatījums un uz ātrumu, un galvenais nelaime sākās, ka tās materiālās lietas vai manta vai kas, ka tā ir prioritāte. Tagad es tikšu, man tad būs. Bet viņš nav tā. Nav tā, viņš iet. Katrs ir arī spējīgs ar to materiālām lietām rīkoties prātīgi, ja, kā šajā situācijā mēs redzam, bet iesim uz priekšu. Tātad šis dēls ir nonācis no jūdu perspektīvas pagānu zemē, un viņš ir nonācis pie cūkām, un viņš ir pilnīgi aizgājis padibenēs, un tagad notiek tāda attapšanās, ja. 65. gada tulkojumā ir laikam teikts pie atziņas nācis, ja. Jaunajā tulkojumā ir teikts attapies. Kaut kas viņā pēkšņi notiek. Un šī attapšanās, kā jūs saprotat, kas tas ir, kas viņā notiek? Man šis, ko tu minēji, šis tulkojums 65. gada tulkojums ir taisni priekšā, un man šķiet, ka tas ir labāk pateikts. Jo pie atziņas, ka mēs Bībelē lasām vārdu atziņa, tad parasti tur varbūt iztrūkst tas prievārds dievatziņa. Ja, arī Salmana pamācībās, kur mēs lasām atziņa, tā ir dievatziņa. Un šeit tad šis tēvs atbildēdams uz viņa lūgumu, šo netaktisko lūgumu, viņš viņu varētu teikt darīja bagātu. Un mēs arī šodien pasaulē redzam, ka cilvēki reizēm domā, ka bagātība tas ir visu problēmu atrisinājums. Man arī bija tāds paziņa, kurš teica, laime nav naudā, bet naudas daudzumā. Un pēc pāris gadiem es uzzināju, ka viņš šeit pat Rīgā ir nogalināts stacijas tunelī nakts laikā. Un mēs redzam, ka šis cilvēks arī viņš ir tuvu nāvei.
par viņu vēlāk ir teikts, ka viņš bija miris. Jā, viņš bija praktiski atteicies no visa tā, kas ir dzīvība, un izvēlējies visu to, kas ved nāvē. Un tagad šis pagrieziena punkts, tā kā Pāvils reizēm saka, bet tagad, jā, tā arī šeit, tagad pie atziņas nācis, viņš maina virzienu, viņš maina visu, viņš saprot, ka tēvs bija labs, kad situācija bija brīnišķīga, kurā viņš atradās, un ka viņš pats ir sabojājis savu dzīvi un arī citiem vēl dzīves. Tā mēs faktiski varam teikt, ka tā bija nožēla tādā kristīgā terminoloģijā runājot. Viņš nožēloja to, ko viņš bija izdarījis. Ir tomēr, pirms mēs esam daudz lasījis un izbaudījis dažādu veidu pieejas tieši šai paziņojumam līdzībā pie atziņas nācis. Un pēc tam, protams, ko viņš saka. Kristus ir tomēr lietojis tik skaidru tādu, kā lai saka, atklāsmi par šo cilvēku, ka viņai notikusi kardināla pārmaiņa. Dažreiz ir tie modernie pazudušie dēli, tā viņš kaut ko nebūtu un atkal sāk visu no sākuma. Bet šeit kardināla pārmaiņa notiek, un tā atziņa, tas ir viņam, pirmkārt, viņš saistās ar to metanoju, tas ir, ka prāts pagriežās pilnīgi. Virziena maiņa. Virziena maiņa. No cūkām pret tām mājām. Un tieši arī prātā. Viņš sāk redzēt, kad ir. Un viņš arī pieņem ļoti godīgu lēmumu. Viņš nav cienīgs būt dēls. Jā, tad mēs redzam, ka dēlā notiek šī brīnišķīgā pārmaiņa, kas ir kaut kas īpaši nozīmīgs. Es domāju, ka viena cilvēka dzīvē, kas ir nolaidušies un bijuši tur tumsā, un tad pēkšņi saprot, ka ir jāiet pavisam citā virzienā, bet tagad ir jautājums, kā tēvs uz to reaģēs. Dēls ir apņēmies doties, un mēs saprotam, ka viņš ir gatavs būt par kalpu, viņš zina, viņš domā, ka tēvs viņu noteikti vairs kā dēlu atpakaļ nepieņems, bet tomēr viņš iet. Un tad ir šī tēva reakcija, kas ir pilnīgi pārsteidzoša, ko mēs varētu teikt par šo tēvu uzmanību, par ko tā liecina. Jo, es saprotu no tāda cilvēciska viedokļa, kā minimums, ja ne, ka tēvs vienkārši viņu ieraugot patriec dusmīgs, ka viņš ir visu viņu iztērējis, bet tādā cilvēciska viedokļa būtu, sagaidīt viņu vārtos ar kritisku skatienu nosodošu un varbūt uzdot jautājums, pārnāc tomēr gan, jā, ko tad tev vajag un ko tu tagad te meklē, bet mēs redzam, ka tēvs skrien viņam pretī, un visas šīs darbības, kas tur notiek, ir pārsteidzošas. Tas ir turpinājums tam, kā tēvs izturējās pret viņu, ka viņš pieprasīja viņam mantu. Tad jau bija skaidrs, ka tas ir tēvs. Un tad, kad viņš šī rīcība rāda, ka Kristus ir izvēlējies to pusi arī senēja Izraelī, un tad bidēja, ka viņš sacīja, ir vēl tautā augsts cilvēcīgums un īsta mīlestība. Šī gadījumā tur nav cita impulsa. Vienkārši var redzēt, ka tēva vērtības skala, ja viņam ir cita. Viņam līdzekļi, nauda, materiālais, ja, viņam nav bērni. Un atgūt savējo. Un var redzēt, ka viņš vispār gaidīs viņu mājās. Jā, es domāju, ka mīlestības viena no definīcijām ir tā, ka tā ir beznosacījuma labvēlība. Un man liekas, ka šeit viņi atklājās tādā vispārākajā mērā, jo arī tas vecākais dēls, kur mēs vēl neesam tā kā pieminējuši, viņš liekas ir norūpējies par to, vai tas ir taisnīgi, ka tā tēvs rīkojās. Un kad viņš tam, kurš ir uzvedies piedienīgi, kurš ir bijis pacietīgs, kurš ir bijis čakls un strādīgs, tēvs nav parādījis tādu labvēlību, kādu viņš parāda šim noklīdušajam dēlam, šim klaidonim. Viņš te lieto tādus nelabus vārdus pret savu brāli, bet tā viss ir patiesība. Viņš varētu teikt, viņu pat nenomelno, viņš tikai pasaka lietas, nosauc īstajos vārdos. Un tomēr mēs redzam, ka tēvs mīl abus dēlus. Un šajā gadījumā, kad mēs runājam par šo pazudušo dēlu, kurš bija atstājis tēva mājas, patiešām ir tas pārsteigums, ka tēvs jau iztālē viņu redz, un tas, ko Lūdzu viņš ir gaidījis, jo, ja viņš nebūtu gaidījis, viņš viņu nebūtu pamanījis, bet viņa skats vērās tajā virzienā, kur dēls bija izgaisis, ja pazudis, un viņš ilgojās pēc savu dēlu, viņš ticēja un cerēja, ka tā diena var pienākt, ka dēls patiešām par to ceļu, pa kuru viņš aizgāja, pa to viņš arī atgriezīsies. Un šī dēla atgriešanās, viņa ir
šīs satriektības, pazemības, vajadzības pēc piedošanas piepildīt. Un es domāju, ka te mēs patiešām varam runāt par tādu patiesu, dziļu nožēlu, dziļu atgriešanos. Viņš ir gatavs uz visu. Viņš ir patiešām gatavs lūgt tēvam šo piedošanu, kaut gan viņš saprot, ka to ir grūti piedot, tādu uzvedību, tādu attieksmi, to nejēdzību, kā viņš ir izturējies. Un varbūt viņam šķiet, ka lielākais zaudējums ir tas, ka viņš ir šo mantu pazaudējis, bet tēva acīs, bet mēs redzam, ka tēvam tas pazudušais dēls, tas netīrais, noskrandušais, izsalkušais, tas viņam ir dārgs. Jā, tu pieminēji vecāko dēlu, un droši vien mums šajā reizē laika nepietiks veltīt pārunas arī šim tēlam, kas parādās līdzībā tālāk no 25. līdz 32. pantam, bet īsumā var teikt, ka vecākais dēls šo tēva rīcību neatbalsta un nesaprot. Un pēc būtības kaut kur mēs pat sākumā lasot šo viņu sašutumu, kad tēvs rīko svētkus un pieņem savu jaunāko dēlu atpakaļ nevis par kalpu, bet atkal par savu dēlu, velk viņam labas drēbes un gredzenu pirkstā, kas ir tāds arī pieņemšana atpakaļ ģimenes lokā simbols. Mēs ar to nesaprotam. It kā mums cilvēciski nav saprotama šī tēva rīcība, un te ir nākošais, varbūt tāds jau gandrīz noslēdzošais mūsu pārējais jautājums, ko mēs jaunu iemācamies no šīs līdzības un no šīs tēva rīcības par debesu valstību, par Dievu. Ja mēs tās līdzības lasām kopā, ir komentētāji, kur pieļauj domu, ka Kristus viņas visas trīs lietoja. Viņš papriekš runāja par pazudušo avi, pēc tam viņš pāriet atkal uz piemēru par pazudušo grasi, un tad, kad jau klausītāji ir iegājuši tādā priekā, jo tur prieks tiek pieminēts, ka pazudušais ir atrasts, Kristus pagriež visu uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Un pirmā gadījumā meklētājs, pašaizliedzīgs bez gala, otrā gadījumā brīnumaini meklē un kaut kādi grasi, kuram pilnīgi vienalga, viņš ir pats, viņi tomēr meklē un atrod. Un te vairs nav vienalga, te ir dzīvi cilvēki un cilvēku savstarpējās attiecības. Un ja viņas ņem trīs kopā un sevišķi Kristus tādā kontekstā jāskatās, un ja arī skatās tādā, kā jūs pagājušajā reizē sacīja, ka tā ir svētā trīsvienība. Jā, šī 15. nodaļa Lūkas evaņģēlijā izsākās ar vārdiem, kad visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu un klausījās viņu, un farizēji un raksturmācītāji kurnēni sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Un šī līdzība noslēdzās ar lielu mīlestību, kur varonis ir grēcinieks. Un es redzu, ka šī mīlestība ir lielāka par grēka varu, par grēka sekām, par visu to, mēs varētu nosaukt vārdā šo dzīves cūcību, kurā cilvēki mēs iegrimstam un bieži vien aizmirstam par Dieva mīlestību. Tad šī līdzība ir tā, kas to, manuprāt, vislabāk, es pat teiktu visā Bībelē, jā, jaunajā un vecajā derībā kopā priekš manis personīgi, viņi vislabāk un skaidrāk atklāja šo Dieva mīlestību. Jā, paldies. Tiešām šī ir neparasta līdzība, kas sevišķi spilgti ataino Dievu kā mīlošu un žēlojošu tēvu, pie kura ik viens pat visdziļākajā tumsā un padibenēs nonākušais grēcinieks var droši atgriezties un tikt pieņemts atkal Dieva ģimenē. Un tāpēc arī Dievs ir tā vērts, lai viņu mīlētu un lai viņam sekot. Paldies jums par šo sarunu. Šajā reizē vēl gribētu jums ieteikt klausītājiem un skatītājiem grāmatiņu par Lūkas evaņģēliju, kurā arī ir šī līdzība ļoti interesantā veidā aprakstīta, analizēta, un tā ir Lūka pestīšana visiem, Elizabetes Talbotas grāmatiņa. Jūs to varat iegādāties, ieejot internetā, mājaslapā www.patmos.lv vai arī grāmatu galdā Rīgā Baznīcas ielā 12. Šajā reizē mums ir jāsaka ar Dievas mūsu skatītājiem un klausītājiem, un es saku paldies par sarunu mācītājam Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un tikšanos. Adventistu Latvijas drauģu savienības bīskapam Vilnim Latgalim. Vislabāk. Mani sauc Ģirds Rozners, paldies, ka klausieties mūsu kristīgajā radio.
sestdienās 8:00 un pirmdienās atkārtojot 10:00 un arī internetā YouTube kanālā evaņģēlijs.net. Dārgais draugs, mēs kopā bijām un dzirdējām, kā Kristus uz mums runā. Ja tev tas arī saistīja, un tev ir kādi jautājumi, būsim ļoti iepriecināti, ja tu uzrakstīsi tur paredzētajā vietā, un arī līdzdalīsi draugiem šos raidījumus, lai mēs pēc iespējām vairāk kopā būtu un pārliecinātos, ka Kristus ir saprotams.